Labvakar, esmu Mikus. Izlasīju Džeronīmo Siltona grāmatu Slepenais aģents. Šajā grāmatā bija stāstīts, kā Džeronīmo satika savu skolas draugu Kornēliju. Kā arī, kad Džeronīmo meklēja aploksni, kura bija domāta grauzēju balsī, viņš kļuva par slepeno aģentu. Ja jūs gribat, vai viņš to dabūja, jums vajag izlasīt šo brīnišķīgo grāmatu. Šī ir mana otrā Džeronīmo Siltona grāmata. Pēc konkursa noteikti paņemšu vēl vai nopirkšu šīs. Man patiesībā viņas ļoti patīk. Tās ir ļoti radošas. Tiksimies kādā citā video.